uzprasīt. Vai tu atceries, par ko tu gribēji kļūt bērnībā? Jā, es atceros, es ļoti labi atceros. Es gribēju kļūt par zobārsti. Tu gribēji kļūt par zobārsti, es gan zinu, ka es gribēju kļūt par kosmonautu. Bet tu jau varbūt vēl kļūsi? Nu, es cerams vēl kādreiz kļūšu. Es diez vai kļūšu par zobārsti. Jā, nekad nevajag padoties, jo tāpēc mums ir sagatavots ļoti interesants stāsts, kas varbūt palīdzēs arī jums izvēlēties jūsu nākotnes profesiju. Tā nu ir sanācis, ka ne visi cilvēki ir vienādi. Kāds garāks, kāds tievāks, kāds ir talantīgs riteņbraucējs, kamēr cits ir izcils mākslinieks un, piemēram, ar velosipēdu nemaz braukt neprot. Ir tādi cilvēki, kuriem ir zaudēta vai traucēta kāda maņa. Piemēram, Džordžs ir akls. Stāvot uz ielas pie krustojuma, viņš dzird skaņas, taču it neko neredz. Baltais spieķis, kas neredzīgiem cilvēkiem palīdz sataustīt šķēršļus, diemžēl nevienmēr palīdz visās situācijās. Tāpēc Džordžam gandrīz vienmēr līdzās ir suns Hēra. Hēra ir īpašs suns, kurš ir ne tikai Džordža labākais draugs, bet arī puiša acis. Parasti suņus pavadoņus apmāca kinologi, jeb suņu treneri. Džordžs gan ir izvēlējies savu Hēru apmācīt pats, un trenera Zaiga tikai palīdz un vēro, vai Hēra godam izpilda uzdevumu. Hērai, lai kļūtu par pastāvīgu Džordža pavadoni, priekšā vēl ir liels darbs. Šo darbiņu viņa apgūst vien pāris mēnešus, tāpēc brīžiem viņai prātā ir daudzīšanās. Suņiem pavadoņiem ir jāapgūst daudz un dažādu darbību. Sunim jāprot īpaši iemācītā veidā vest savu saimnieku pa pilsētu. Jāizved līdz krustojumam, jānorāda, kur atrodas luksofors, jāpalīdz izvairīties no steidzīgajiem garām gājējiem, jābrīdina, ka priekšā ir kāda bedre vai ietves apmale. Turklāt pa ietvi suns savu saimnieku ved drošā attālumā no automašīnām un arī ēkām, lai ziemā neredzīgais cilvēks būtu pasargāts no kūstošā sniega un lāstekām, kas krīt no namu jumtiem. Apmācīties suņi ir ļoti disciplinēti un gudri, tāpēc tie drīkst apmeklēt arī tādas vietas, kur parasti ar suņiem iekšā nelaiž. Jo viņi palīdz ne tikai pārvietoties pa ielu, bet arī atrast durvis uz kādu kafejnīcu vai dzelzceļa staciju. Hēra prot atrast kafejnīcas kasi un zina, ka stāvot rindā, viņai smuki jānoguļas vai jāapsēžas. Starp citu, varbūt esat pamanījuši, ka daudz luksoforu ir aprīkot ar skaļruņiem, kas maina ritmu atkarībā no tā, kāds gaismas signāls ir ieslēdzies. Tas ir paredzēts cilvēkiem, kuri nespēj saskatīt luksoforu, jo ne jau visiem ir tāds palīgs kā Hēra. Tāpēc ļoti daudz neredzīgu cilvēku ielu krustojumus atpazīst pēc dažādiem apzīmējumiem. Bet arī suņi pavadoņi nevienmēr var pilnībā aizvietot cilvēka redzi. Hēra neprot atpazīt, vai tuvojas 9. trolejbuss vai, piemēram, 40. autobuss, un arī ne visi luksofori ir aprīkoti ar skaļruņiem, tāpēc tas būtu tikai laipni un pieklājīgi, ja tu, redzot cilvēku ar baltu spieķi, uzrunātu viņu un pateiktu, ka iedegusies zaļā gaisma, un viņš bez bēdām var šķērsot ielu.